Katru dienu medicīnas iestādēs nonāk kāds bērns vai pusaudzis, kurš lietojas legālās narkotikas. Šie augu maisījumi ir apstrādāti ar spēcīgām ķīmiskām vielām, kas izraisa nopietnus veselības traucējumus. Daudziem pusauģiem no tām ir psihiskas problēmas un iestājusies atkarība. Vecāki ir izmisuši, jo šīs legālās narkotikas ir brīvi pieejamas visos rajonos un nav likuma, kas spētu apturēt to tirdzniecību. Un pašiem jauniešiem šķiet, ja legāls, tad drošs. Kas ir legālās narkotikas, kas ir to sastāvā? Sintētiskā marihuāna jeb spaiss ir psihoaktīvs produkts, kas sastāv no augu un ķīmisku vielu maisījumu un kas tiek lietots, lai iegūtu marihuānas efektu. Šīs vielas veicina nopietnu atkarību, kā rezultātā pastāv arī pārdozēšanas iespējas, kā arī var iestāties nāve. Ja mēs runājam par šiem te augu maisījumiem, kas nāk no Ķīnas un Indijas ar nosaukumiem spaiss vai kādiem citiem nosaukumiem, viņi faktiski ir parādījušies Latvijā jau no 2009. gada. Un šādas lietošanas gadījumus mēs jau esam konstatējuši jau 4 gadu garumā. Jāsaka, ka šī lietošanas tendence un pieaugums ir acīm redzams un ļoti strauji. Jo, ja sākumā mēs varējam redzēt tikai dažus 10 gadījumus, teiksim, mēnesī, tad šodien mēs ap 100 gadījumiem redzam katru mēnesi, kas tiek nogādāti gan narkoloģijas klīnikā, gan arī psihiatrijas klīnikā. Pēc policijas statistikas datiem aptuveni 10% no visām personām, kas iegādājas legālās narkotiskās vielas, ir nepilngadīgi. Pēdējā laikā novērota vēl viena negatīva tendence. Pilngadīgās personas iegādājas legālās narkotikas, bet gala lietotājs ir nepilngadīgā persona. Uz legālo narkotiku paciņām nav rakstīts to ķīmiskais sastāvs, tāpēc pierādīt, kuri ir kaitīgie maisījumi un kuri nē, ir neiespējami. Vielas, ar ko apsmidzināti žāvēto augu lapas, izraisa dzīvībai bīstamus stāvokļus, krampjus, samaņu zudumus, sirdsdarbības un psihiskas traucējumus, un šīs vielas var izraisīt arī nāvi. Šie augu maisījumi ir apstrādāti ar kādām sintētiskām narkotiskām vielām. Ļoti bieži viņi ir mūsu jau aizliegto vielu sarakstā, jo mēs esam vairāku gadu garumā strādājuši pie tā, un ķīmiķi ir pie tā strādājuši un izveidojuši aizliegto vielu sarakstu, aizliegto narkotisko vielu sarakstu pēc ģeneriskām formulām. Tas nozīmē, ka katru vielu, ne tikai vielu, bet to vielu atvasinājumu, viss ir aizliegta ar likumu un ir par to draud atbildība, gan administratīva, gan arī krimināla atbildība par šo vielu izplatīšanu, lietošanu, tirgošanu un tā tālāk. Tā kā tas ir arī risks, kad var nokļūt dažādā konfliktā ar likumu, ja, kad tiek lietotas un tiek izplatītas šīs te vielas. Šobrīd neviena valsts institūcija nevar darīt pilnīgi neko, lai šo maisījumu tirdzniecību apturētu. Legālās narkotikas tiek tirgotas visur bez jebkādiem uzrakstiem un brīdinājumiem 24 stundas diennaktī. Pēc valsts policijas datiem legālās narkotikas ieņem 3. vietu aiz marihuāna un amfetamīna. Jau vairākus gadus Saeima un ministrijas cenšas grozīt likumus, lai izskaustu legālo narkotiku tirgoņus, bet neveiksmīgi. Ja pirms gada Rīgā legālo narkotiku maisījumus varēja nopirkt 20 vietās, tad tagad to skaits dubultojies. Saeimā likums par legālo narkotiku ierobežošanu varētu tikt pieņemts tikai pēc gada vai pat pusotra. Ja šīs vielas ir iekļautas jau oficiāli aizliegto narkotisko vielu sarakstā, tātad atbildība iestājās pēc Latvijas krimināla kodeksa jau par narkotisko vielu izplatību, lietošanu un tam līdzīgi. Ja, šobrīd, kamēr šī viela ir iekļauta pagaidu aizliegto vielu sarakstā, tātad, kā viņi tiek noteikti kā kaitīga viela, tātad atbildība iestājās, administratīvā atbildība iestājās šajā gadījumā. Lai traucētu legālo narkotiku biznesu, Rīgā notiek vecāku sabiedrisko organizāciju Rīgas domas un policijas kopīgi organizēta reidi. Cīņā ar jauno psihoaktīvo vielu tirdzniecību iesaistās jauniešu vecāki, kuri patrulē pie legālo narkotiku tirdzniecības vietām. Pirmajā reizē Stop Drugs reidos pie narkotiku tirdzniecības vietām piedalījās 20 aktīvisti, bet otrajā reidā jau 300 cilvēki, lai apturētu jauniešus no indīgo vielu iegādāšanās. Pašvaldības policija nodrošina kārtību vietās, kur legālo narkotiku tirdzniecība ir visaktīvākā. Par šīm vietām ir arī saņemts iedzīvotāju sūdzības. Balstoties uz šīm sūdzībām, mēs tiešām nodrošinām sabiedrisko kārtību ar savu klātbūtni, veicam arī preventīvo darbu, lai mūsu iepriekš pieminētie nepilngadīgie arī
tik atklāti neiet un neiegādātos šīs apreibināšās vielas. Otrs, kā pašvaldības policija var ierobežot vai daļēji ierobežot šo pēdējā laika negatīvo aktivitāti, tas ir veicot pastiprinātas kontrolas pasākumus šajās tirdzniecības vietās. Tātad izņemot minētos izstrādājumus, nosūtot viņus uz ekspertīzi, kura savukārt nosaka šīs vielas kaitīgumu vai tieši otrādi nekaitīgumu. Latvijā ir izveidota brīdinājuma sistēma par katrām jaunām narkotiskajām vielām, kas nonāk mūsu valstī vai Eiropā. Ķīmiķi iet uz priekšu šajā nelegālajā tirgū, tiek sintezētas arvien jaunas narkotiskās vielas, un jāsaka, tad tās, kuras mēs esam varbūt aizlieguši, tās vairāk neparādās tik daudz, kā parādās atkal jauna. Vai nu Latvija, piemēram, ziņo, ja mēs konstatējam kādu jaunu vielu, vai ziņo Eiropas valsts, līdz ar to mēs varam jau sagatavoties uz to, ka šādas jaunas vielas ir sintezētas, ir parādījušās, un mēs varam arī veikt attiecīgas likumdošanas grozījumus, un varam arī attiecīgi laboratoriski sagatavoties, kā šīs vielas arī identificēt. Narkoloģiskās palīdzības dienesta laboratorijā ir uzstādīts biočipu analizators, pilnīgi jauna tehnoloģija, ar kuras palīdzību var noteikt pat vairākus 100 narkotisko vielu. Mēs esam vienīgie Baltijā, kam šāds aparāts ir uzstādīts, un katrā ziņā mēs uzskatām, ka tas dos arī diezgan lielu ieguldījumu visā šajā narkotisko vielu apkarošanā. Augu maisījumi tiek apstrādāti ne tikai ar tiem sintētiskiem kanabioliem, kas ir ļoti spēcīgi, un viņi pat ir 100 un līdz pat 800 reizes spēcīgāk nekā dabīgie kanabinoidi, kas ir, teiksim, marihuānas vai hašišas sastāvā. Tā kā šī iedarbība ir līdzīga, bet ar daudz spēcīgāku un ar daudz, teiksim, akūtāku klīniku un ātrāku reakciju. Jo paši šie augi, ko ievāc Ķīnā vai Indijā un kurus tiek nogādāt šeit pie mums Latvijā un arī visā Eiropā, ir arī psihotropas vielas. Un ja vēl viņām pieejauc šos sintētiskās vielas, tad, protams, tā reakcija ir ārkārtīgi asa un neprognozējama. Un bieži vien var beigties ar ļoti bēdīgām sekām. Ja jau legāls, kas tur bīstams, skan daudz jauniešu pārdomas par spaisu. Taču sekas var būt smagas, dažiem jau pēc vienreizējas lietošanas sākas panika, paliek slikti, liekas, ka sirds sāk sisties nedabīgi strauji un stipri, un ir sajūta, ka tūlīt notiks kaut kas slikts, vajadzība iet kaut kur nolīst stūrī, tā lai neviens nevarētu iet garām, nepamanītu, ja tas notiek uz ielas, parādās nenormālas bailes par sevi. Šo paniku pa brītiņām var nomainīt arī halucinācijas. Tādēļ šādā situācijā, jo īpaši nozīme ir operatīvai līdzcilvēku rīcībai, jaunietis teikšus ir jānogādā medicīnas iestādē. Viņi ir ar neadekvātu uzvedību, pilnīgi apjukuši, dezorientēti, bieži vien agresīvi, uzbrūk kādam, vai viņam liekas, ka viņam kāds uzbrūk, viņš ir bēgošs. Un tādā veidā ar ātro palīdzību vai ar piederīgiem tiek nogādāti. Pēc tam izejot no šī stāvokļa, parasti jaunieši neko neatcerās, kā viņi ir nokļuvuši. Viņi atcerās tikai, ka viņi ir lietojuši kaut kādus mistiskus maisījumus, visbiežāk smēķējot, bet tagad jau arī savādākā veidā, inhalējot, tiek ievadīti un savādāk. Tā kā šie jaunieši faktiski ļoti akūti šeit iestājās mūsu nodaļās. Katru dienu kāds jaunietis akūtā stāvoklī pēc legālo narkotiku lietošanas tiek nogādāts kādā no medicīnas iestādēm, lai saņemtu jau steidzamu neatliekamo palīdzību. Diemžēl jāsaka, ka viņi šādos stāvokļos intensīvajās nodaļās guļ pat vairākus mēnešus, kamēr mēs viņam varam atgriezt atkal ikdienas dzīvē. Un ir tādi, jāsaka, kam ir izprovocēti šīs saslimšanas, kas arī paliks visu mūžu ar šādu psihiatrisku diagnozu. Jaunieši, neskatoties uz šīm sekām, mūsu redzes laukā parādās, ka viņi nokļūst mūsu centrā 2, 3 un pat vairākas reizes. Tas apliecina to, ka viņam jau ir veidojusies atkarība no šīm vielām un pierašana pie šīm vielām. Lūk, pamācība vecākiem, kā noteikt, vai jaunietis ir lietojis kādu narkotisko vielu, ārējās pazīmes. Iespējams acu sārtums, balta mēle, pie lielām devām ļoti sašaurināts acu zīlītes un acu plakstiņi gandrīz pavisam aizvērti, runīgs vai arī pretēji nerunīgs, bailes atkarībā no sasniegtā efekta. Iespējams slāpes, sausums mutē, līdzīgi kā no marihuānas.
pastiprinās miegs, vēlmi gulēt vai gluži pretēji kļūst pēkšņi agresīvs un nespēj sevi savaldīt. Ja vecāki bērnam vai pusaudzim novēro šādas pazīmes, tad jāgriežas pēc palīdzības pie speciālistiem. Iedzīvotāji tie, kas vēršas galvenokārt, tie ir vecāki, šo jauniešu vecāki, jo viņi tā kā nespēja tikt vieni paši galā, un tās sekas jau ir tik dziļas, ka viņas ir grūti ignorēt, un līdz ar to tā dzīves kvalitāte ir ļoti pasliktinājušies, ka jaunieši neiet uz skolu, viņiem ir grūti tikt vaļā no murgiem vai no panikas laikmēm, un tad ir nepieciešama šī palīdzība. Un šajās situācijās ģimenei ir svarīga divu veidu palīdzība. Viena ir palīdzība, kas ir jaunietim, ka viņš saņem ārstēšanu. Pirmkārt, ka viņa organisms tiek attīrīts no šīm vielām, un tad pēc tam viņš var doties uz ārstēšanu. Un, ja izdodas sekmīgi, tad arī uz rehabilitāciju. Un otra palīdzība, kas ir ļoti svarīga ģimenei, tas ir atbalsts pārējiem ģimenes locekļiem, jo īpaši vecākiem. Ir svarīgi, lai narkomāns pēc iespējas ātrāk nonāktu kontaktā ar speciālistu, kurš viņam var sniegt nepieciešamo informāciju, palīdzību un motivāciju. Šāds cilvēks var būt atkarības jautājumos specializējies psihologs vai narkologs. Rīgā tad tiek nodrošināta regulāra palīdzība, ko organizē atkarības profilakses speciālisti. Tie ir speciālisti, kas strādā Rīgas sociālā dienesta struktūrā, un tad iedzīvotāji var griezties pie viņiem jebkurā brīdī darba laikā, gan pa telefonu saņemt konsultācijas, gan dodoties uz atbalsta grupām, gan visa ģimene ejot uz konsultāciju, gan arī viens no ģimenes locekļiem. Pēc informācijas un padomu, kā rīkoties šādās situācijās, var vērsties pie savas pašvaldības sociālā dienesta speciālistiem. Viens no svarīgākajiem profilakses darbiem ir darbs ar narkomānu ģimenes locekļiem, kuri izjūt bailes, dusmas, apjukumu, un šo sajūtu rezultātā vecāki vai tuvinieki var atrasties izolācijā no sabiedrības. Tas ģimenes locekļiem traucē adekvāti rīkoties situācijās, kurās ir nepieciešama palīdzība jaunietim pārvarēt krīzi ārstēšanās procesā. Ja ir ģimenes, kurās vispirms vajag tīri uzreiz ātri un mobili palīdzēt nokļūt uz ārstēšanu, un tad tik tiešām ir tā, ka ir jāpiezvan narkologam, jāpiesaka uz rindu, un tagad dodieties uz rindu, tur uz tādu adresi, paņemiet līdzi tādus dokumentus, un tad rīkoties tālāk. Ir ģimenes, kur pirmā palīdzība, kas ir nepieciešama, tā jau ir uzreiz motivācijas intervences, vai nu jaunietim, vai kādam no vecākiem, lai viņš arī iesaistītos palīdzībā. Un ir ģimenes, kurās ir jāsāk pat ne tik daudz ar lietošanu, un šo lietošanas mainīšanu, cik drīzāk ar ģimenes situāciju un attiecībām kopumā. Jauniešu stāsti, kā viņi sākuši lietot narkotikas, ir visiem līdzīgi. Es atceros, kad arī, cik man bija 13 gadi, un gāju spēlēties ārā rotai laukumā. Tīri tā ar jauniešiem, un nāca tāds vesels barsiņi bez mazai. Katru vakaru sāka tur to zāli pīpēt. Tā no sākuma mēs nevarēja saprast, ko viņi dara, jo viņi tur tādu plasmas to pudeli taisīja, tur dedzināja cigareti viņā caurumu, un tad viņi tur kūpināja un vilka iekšā, un no sākuma nevarēja saprast. Nu jā, sapazinos, tad aizgāja viss tas bars, un davai pamēģinām. Nu, vienreiz pamēģināju, otrais. Nu jā, un tā lieta man aizgāja tīri ikdienišķi. Ar vienu skolas biedru sākām jau tā, ka mēs jau no mammas arī naudu ņēmām bišķi kaut kā no makas zagām, jo tāda atkarība mums aizgāja katru dienu. Bet, vienreiz bija tā, ka tiešām ļoti slikti palika, slikti duša, nenormāli uzcēlās temperatūra un sāka sirds sisties ļoti stipri. Un jā, man teica to it kā saprata, ka tas nav alkohols, vai kaut kas tāds, viņš saprata, ka tas ir saistībā ar tām narkotikām kaut kādām tādām, jo cilvēks, kā es biju uzvedies, to it kā nevarēja, jo to tu pats nevarīji sajust, kā tu tajā brīdī uzvedies. Jo ir agresivitāte, tu paliec nekontrolējams. Visos atkarības gadījumos ir tieksme pamēģināt kaut ko jaunu, rodas vēlme kaut ko sev trūkstošo aizvietot ar atkarību izraisošām vielām. Katrā gadījumā nekas labs tas nav. Jaunībā arī tika izmēģināts, protams, savā draugu lokā, tika piedāvāts. Tāpat jau vienmēr pagadās kāds draugs, kas to kādreiz mēģinājis. Un interesi pēc arī pamēģināja. Bet tad es sapratu, ka tas man īpaši nesēs, ka tas nav vajadzīgs, bet turpinot tāpat draudzēties saviem draugiem, pamanīju, viņi tur turpināja. Un tagad arī ir parādījušās tās jaunās spaises, 2D, ceru, ka viņi tos nelieto, jo, zinot to,
kas ir rakstīts internetā un arī kas pa televīziju rādīts, ka tas spaiss jau tieši ietekmējās vairāk jau uz cilvēka veselību, uz smadzenēm un uz pārējo organismu. Tā kā, cerams, ka nebūs viņi ar to sasaistījušies ar spaissiem. Narkotisko vielu lietošana jau ievada cilvēku tādā bezizējā. Viņam vajadzīgi, viņš paliek atkarīgs no tās pašām narkotiskajām vielām, no tās zāles vai no spaisiem, viņam ciepatīkās. Viņam priekš tā visu vajag naudu. Un naudu, kur lai dabūtu, naudu praktiski jau, ja viņas tur īpaši nepietiek, tad jau sāk jau kaut ko zakt un nodarboties ar maziem noziegumiem, un kas arī var pievest tālāk pie lielākām nepatikšanām. Jā, žēl jau noskatīties tiem draugiem, klases biedriem, tuviem draugiem, ar ko agrāk tik ilgs laiks pavadīts kopā, ka tagad daži radījuši sev lielas veselības problēmas, daži krituši izmisumā ķērušies pie zādzībām, lai dabūtu naudu priekšu, lai varētu iegādāties narkotiskās vielas. Un, atskatoties atpakaļ uz to visu, ļoti žēl, ka kaut kā es nemēģināju palīdzēt viņiem kaut kā atrunāt vai pārējais. Un paldies Dievam, kad es arī, kad pats pašam bija gribaspēks un atturēja sev no tā, lai neturpinātu tālāk lietot narkotiskās vielas. Kopīgā iezīme ir, ka vienkārši paniekoties, tas jau nekas nav, tas ir legāls. Līdz ar to tas ir kaut kas nekaitīgs, tas ir absolūti likumīgi, tev nekas nedraud tādā veidā. Un katru nedēļu vismaz 1-2 jaunietis vai ģimene nokļūst pie atkarības profilakses speciālistiem ar šo te ļoti smagām uzvedības izmaiņām. Viņam ir grūtības noturēties skolā, ir izteikti konflikti ģimenē, un ar jaunieti vispār nevar atrast kontaktu. Vecākiem jābūt ļoti uzmanīgiem pirmajā sarunā ar bērnu par aizdomām, ka tiek lietotas narkotikas. Ja vecāki sāks ar pārmetumiem un apgalvojumiem, bērns vai nu noslēgsies sevi, vai nolieks visu, vai ļoti pārdzīvos, ja aizdomas izrādīsies nepamatotas. Ja vecāki īsti nezina, kā uzsākt sarunu, tie var griezties pēc palīdzības pie speciālistiem. Vienam pašam ir ļoti sarežģīti ar to visu tikt galā. Tur ir nepieciešams ļoti tāda strateģiska rīcība, kur ir jābūt, ir tas teiciens karsta sirds, vēsu prātu, ja ļoti izteikti, bet vecākiem ir ļoti daudz emocijas, kas pārņem sarunā ar bērnu, un tajā brīdī viņas visbiežāk ir traucējošas. Un tad ir ļoti svarīgi, ka vecāks vispār ir sagatavots šai sarunai ar bērnu, ir sagatavots dažādām reakcijām, kā bērns reaģēs un kā es kā vecāks var rīkoties tālāk. Bērniem un pusauģiem psiholoģiski raksturu palīdzību un atbalstu krīzes situācijās sniedz uzticības tālrunis. Uzticības tālruņa darbinieki uzklausa un atbalsta bērnus un pusauģus, palīdzot viņiem risināt dažādu raksturu jautājumus un dzīves situācijas. Bērni mēdz stāstīt arī to savu pieredzi, ko viņi darījuši, vai ir bijis kāda konkrēta situācija, kad ir pīpēta zālīte, vai arī bērns runā par smēķēšanas atkarību, ko viņš saprot, ka tas tā kā nav varbūt viņam labi, tad viņš tā kā ir nolēmis pārtraukt to smēķēšanu, ja, un bieži vien uzdod jautājumu, ko tad man darīt, kā es varu pārtraukt smēķēšanu, vai jūs man varat kaut ko ieteikt, un tā kā pavisam tieši un konkrēti arī šo jautājumu tā kā uzdot. Un tad, protams, vēl ir tādas sarežģītas situācijas, kur bieži vien atkarību tēma tā kā jau nāk komplektā ar visu to, kas ar bērnu iespējams viņa dzīvē ir noticis. Vai nu tās ir problēmas ģimenē, kur arī iespējams tiek ļoti bieži lietots alkohols, vai tās ir kādas attiecību problēmas ar draugiem vai ar partneri, ja, un tad bieži vien arī tā kā pastarpināti tiek pieminēts arī iespējams šīs atkarības. Uz uzticības tālruni bieži zvana arī bērnu vecāki, kad viņi ir norūpējušies un nezin, kā bērnam palīdzēt. Viņiem ir šīs aizdomas, ka bērns iespējams lieto kaut ko, bet viņš šīs aizdomas tā kā nevar apstiprināt un arī neizdodas rast kontaktu ar bērnu, lai varbūt sniegtu viņam atbalstu. Un vēl ko vecāki minējuši, ka bieži vien viņi pamana, ka no mājām pazūd arī kādas lietas vai mantas, ja, kas var tā kā pastiprināt viņa aizdomas. Bērni visbiežāk uzticības tālrunim zvana, kad nav drošības sajūtas ģimenē, nav emocionālā atbalsta.
Bieži vien tas, kā bērns jūtās, tieši viņa šīs emocionālās problēmas ir pa iemeslu tam, kādēļ viņa kaut ko pamēģina lietot. Vienalga, vai tā ir pirmā cigarete, vai tas ir alkohols sākotnēji, vai arī kādas narkotiskas vielas. Tas, ko mēs esam dzirdējuši no bērniem, ka viņi saka, tad, kad viņi uzpīpē zāli, viņi aizmirst par tām problēmām, kas viņiem ir, un ka viss liekas ļoti vienkārši, un ka nesatrauc vairs nekas viņus. Bērni meklē kaut kādas asas izjūtas, un varbūt apliecinājumu arī pašiem sev par to, ka viņi var daudz lietas izdarīt, vai arī pierādīt saviem draugiem, uz ko viņi ir spējīgi, parādīt, ka viņi ir pieauguši un spēj kontrolēt situāciju, lai gan patiesībā viņi to nespēja un tās robežas, tā teikt, viņi nepārtraukti ir uz šīs robežas starp, kad jau vairs viņi nespēja kontrolēt un kad viņiem ir tā sajūta, ka viņi tā kā spēja vēl atkāpties no šīs atkarības. Katra cilvēka reakcija lietojot legālās narkotikas ir individuāla. Cilvēks var nokrist uz ielas, var iestāties bezsamaņas stāvoklis, var parādīties ne tikai psihiatriskas problēmas, bet arī sirds un asinsvadu problēmas. Augu maisījuma sastāvā esošās sintētiskās vielas ir bīstamas, jo viņas šķīst taukos. Tas nozīmē, ka viņas nogulsnējas tajos orgānos, kur ir vairāk taukaudi. Un tās ir galvas smadzenes, tās ir arī citas iekšējie orgāni, kur viņas nogulsnējoties arī ilgtermiņā šī iedarbība ir. Varbūt mēs nekonstatējam šīs vielas asinīs vai urīnā, bet šīs te vielas ir organismā un viņas tiešām ietekmē šo te orgānu sistēmu un līdz ar to mēs arī varam just ne tikai tādas akūtas izmaiņas, bet arī, teiksim, tīri psiholoģiskas un emocionālas izmaiņas. Jauniešiem izmainās arī raksturi ar laiku, viņiem zūd, teiksim, varbūt daudz intereses, viņiem nav nekādas motivācijas varbūt mācīties, jo viņiem ir koncentrēšanās spējas pavājināts, viņiem ir domāšana izmainīt, viņiem ir atmiņas traucējumi, un to faktiski var novērot tikai varbūt no malas. Kādi būtu ieteikumi jauniešiem un viņu vecākiem, lai pasargātu no legālajām narkotikām? Es vairāk gribētu vērsties tiešām nevis pie jauniešiem, bet pie viņu vecākiem. Es domāju, ja katru vakaru mēs ar saviem bērniem runāsim par viņiem aktuāliem jautājumiem, par viņu problēmām, tad mums nebūs jāsaskarās ar tādām parādībām tik masveidīgi, kā tas ir šobrīd. Tas ir tas, ko mēs darām un noteikti darīsim arvien vairāk, ir sadarbojoties ar pašvaldības policiju, ir iet uz skolām un runāt ar jauniešiem, runāt ar skolotājiem un runāt ar vecākiem par to, ka šī problēma ir tepatās un viņi tiešām ir nevis kaut kur kādā mistiskā Rīgas rajonā, bet viņi ir jebkurā vietā. Vecākiem ir ļoti svarīgi saprast, ka patreiz šīs legālas narkotikas ir nenormāli pieejamas. Pa vienu latu, kas ir, atvainojos, cigaretes maksā dārgāk, jūsu bērns var aiziet un nopirkt tādu vielu, pēc kuras viņš var atvērt acis atkal reanimācijā. Un par to ir jāstāsta, ka tā ir tīra veida ķīmija, ka tur nav nekāds romantikas, tur nav nekāds tāds foršs un tāds modīgs un stīlīgs. Tas ir tas pats, ka iedzert ķīmisku vielu izlietnes tīrīšanai un gaidīt, ka tā būs labi. Mans vēlējums, protams, ir būt visiem, teiksim, ļoti vienotiem jauniešiem ar saviem vecākiem, ar skolu un domāt arī mums par jauniešiem, kā viņiem aizpildīt šo te brīvo laiku, jo ir tik daudz alternatīvas un nevienmēr ir vajadzīga nauda tam brīvam laikam, var arī savādāk atpūsties. Ja tā sabiedrības attieksme izmainīsies, es domāju, ka mēs arī paši daudz ko panāksim. Visi, kas mani dzird, nemēģiniet un neņemiet no draugiem vai no kādiem citiem cilvēkiem, kas jums piedāvā pamēģināt, nemaz nemēģiniet. Tas nav to vērts, to nevajag darīt. Pēc tam ļoti, ļoti nožēlosiet. Šīs saucamās legālās narkotikas ir ļoti bīstamas veselībai, taču tās ir arī pirmais solis jau uz smagākām narkotikām, un tad atgriešanās uz pareizā ceļa jau kļūst neiespējama. Tādēļ vecāki esat vērīgi pievērsiet uzmanību pat mazākajām jauniešu uzvedības izmaiņām. Savukārt jauniešiem ir nozīmīgi saprast, ka jau ar pirmo reizi pat ar nieka pamēģināšanu tava dzīve var tikt sagrauta, var iestāties pat nāve. Tādēļ pasargā sevi un savu ģimeni, nelieto apreibinošās vielas.